Čau visiem! Tā kā jau sapratāt pēc video nosaukuma, šodien uz mana kanāla Lauku viensētā mēs uzstādīsim ūdens atdzaužošanas un mīkstināšanas iekārtu. Kāpēc tā? Tāpēc, ka es padomāju, ka varbūt to var izdarīt pats. Ja jūs domājat, ka es kaut ko varbūt darīšu nepareizi, varat uzrakstīt man komentāros, bet bija tādi variantiņi, ka es firmām prasīju, lai viņi sagatavo man filtrēšanas iekārtas, un tur vienkārši summas bija kosmos. Tur virs 1500 bez darbiem viņu uzstādīšanas, un man tāds variants neapmierina. Es internetā atradu gatavu risinājumu atdzaužošanas iekārtā līdz 4 personām. Es domāju, tur arī vairāk var, tas tur tā tika aprakstā. Un ūdens atzaužošana, tur no visādiem citiem piemaisījumiem atfiltrēšana un mīkstināšanas iekārtiņa. Darīšu to pirmo reizi. Varbūt kaut kur kaut kādas kļūdas būs, vajadzēs pašu filtru iepildīt, saslēgt visas ierīces, bet pats ilgākais darbs, ko man šodien aizņems, tas ir pieslēgšana pie ūdensvada, tāpēc kā iepriekš, kad bija salodēts polipropilēna caurules, nebija domāts, ka kaut kāda būs jāliek atdzaužošanas iekārta. Tā kā tagad parādīšu pašu iekārtiņu un mēģināšu to video baigi neizvilkt garumā. Tā reku paša atdzaužošanas iekārta, kolonnas sistēmas atdzaužošana, tā reku pats bloks. Par bloku pats vēl neesmu ticis galā, bet gan jau tiksim galā. Nu, paša kastīte priekš sals, ūdens mīkstināšanai, viņi tur sanāk tā, ka viņi tur piejaucas ar to filtriņu. Un pašas reku filtrējošās sastāvdaļas, kas būs jāber iekšā pašā kolonnā. Es saprotu, ka tas ir pirmais slānis un pēc tam nākošais slānis. Visu parādīšu pēc etapiem, kā tas ir. Varbūt kaut kurš ir cilvēki, kas ar to nodarbojas, redzēs šito video, nu, baigi mani jau nevajag lamāt un uz mani virsū tur, ka es kaut ko te nepareizi daru, bet es nedomāju, ka te var kaut ko te nepareizi izdarīt, jo sastāvs gatavs jau atgāja, vienkārši viņu vajag salasīt un pieslēgt. Un ja jūs domājat, ka man nav sataisīts ūdens analīzes, ūdens analīzes man ir, un šitais gatavais filtrs, tas, kas viņš ir, es esmu visu izskaidļojis, visu paskaidījis, un viņš iekļāvies tamās normās, ko viņš spēja izdarīt ar manām analīzēm, ne manām, ūdens analīzēm. Tā kā es domāju, viss izdosies, tā kā tagad man galvenais vajag sadomāt, kā man šite visu labāk izvietot un kā man vajadzēs pieslēgties pie sistēmas. Nu, šito es jums nefilmēšu, jo tas ir baigi tāds ilgs un godīgi neinteresants process. Pēc tam, kad jau slēgsim klāt sistēmu, tad ieslēgšos nākošais. Tā kā sākam strādāt. Nu tā pagāja kāds laiciņš. Tāds man būs izvietojums. Reku šite viss stūrītī man būs. Šitais izplašanās trauks stāvēja agrāk tur. Es te visu pārtaisīju, pārlodēju, reku uz turieni aizvedu. Tad šite un šite izvedu reku divus galus, lai varētu saslēgties ar šito visu mehānismu. Nu, tagad tāds izvietojums. Neviens nekam netraucē. Tur un tur. Tā, tagad palika saslēgt šitos galus. Te izēja, ieeja. Nu, tagad vēl kādu laiciņu. Vajadzēs pakivarieties, ieslēgsimies nākošais, kad es jau šito būšu savienojums, un tad sāksim pildīt iekšā
šito kolonus filtru ar šitiem visiem materiāliem. Tā, ka tā. Tā, nu pagāja vēl kāds laiciņš. Tāds man reku pieslēgums sanāca. Tā, izēja, aiziet uz augšu, ieiet šeit. Tā, varbūt ne pats glītākais, ne pats līdzenākais savienojums, toties pats un bez maksas. Nevajadzētu saukt kaut kādus meistarus, var to izdarīt pats. Varbūt kaut kas tur kaut kur tā neskaisti, varbūt kaut kā tu varētu tur savādāk sataisīt, nu katram savs viedoklis. Man principā tā apmierina un es sataisīju pats un par to nekam nemaksāju. Nu, sāksim tūlīt iepildīt šito kolonnu. Tā, nu pirmais, kas mums jādara, reku ir tāda iekšā ar filtru. Tāda gara truba. Nezinu, kā viņa īsti saucas. Nu, liekas viņa iekšā līdz pašam dibenam. Tā, līdz pašam dibenam. Un tur ir tāda vēl iedobīte, lai viņā trāpītu. Nezinu, pamēģināšu paspīdināt ar telefonu. Tā, kur man te ir flukturītis. Tā, paspīdināt iekšā ar telefonu. Varbūt varēs redzēt apakšā tādu kā iedobīti, kurajā vajag trāpīt. Tā, un tur mēs viņu tūlīt ieliksim iekšā. Tā. Tā, lūk. Ielīkta tā trubiņa. Tā, reku viņa ir, viņai pēc vajadzīga izmēra, griezt neko nevajaga. Un tagad jāsaber tādu grantiņas vai smalkas smiltiņas, tādas pārāk smalkas, diezgan pāroties. Tur ir apakšā tāds filtriņš, kurš tikko rādīju jums, viņš savu tikko nepaiet, tas kā tāds kā filtrējošais materiāls. Vēl viena būtiska lieta, kad bērt iekšā, obligāti, lai šita nekas netrāpa iekšā šitajā caurumā, savādāk sistēma aizsitīsies. Šitā tā sistēma, tas bloks, kas taisa visu un te visādi iekšā vārsti, zobratiņi un tur viss, kā saka, aizkliņīs un nestrādās. Komplektā viņi iedevuši tādu detektorīti, liekas, bet vienalga caurums šitais netaisās ciet. Ir tādi detektorīši, kur šis caurums aiztaisās ciet. Es esmu redzējis citos video, bet šeit nē, tagad jāiztaisa šitas caurums un jāpiebērta pirmā kārta. Tā, nu lūk, ar šitādu parasto papīra līmlentīti es jau aiztaisīju, tagad sāksim bērt iekšā visus materiālus pēc kārtas. Tā, šitais un sanāk šitie divi maisi. Tā, viņi ir pilnīgi vienādi. Tātad starpības viņam nav vienkārši 1,12 litri, 1,25 litri. Būtu vajadzīgais daudzums. Nezinu, kas par sastāvu, bet kaut kāds sastāvs ir gudrs, es tam manēšu. Sabērts iekšā. Tā ļoti interesanta tāda substance. Šeit mums nekas netrāpīja iekšā. Un viņš gandrīz vai. Paskatīsimies, cik viņš mums pilns tur sanāca. Sāksim gaismiņu. Tā. Jā, nu pusē kaut kur tā. Puse no ūdens piepildīsies. Viņš laikam tur vēl kaut kā tā paliks savādāks. Un kaut kā tā. Nu, tad līdz skrūvēsim iekšā visur galvu. Un slēgsim klāt. Tā kā nekā sarežģīta pagaidām. Tā, labāk man būtu redzēt. Ko augšā arī tāds sietiņš ir, reku. Liekas iekšā. Tā.
sevišķi laikam. Tā izdevās diezgan stingri, vienkārši baidījos stiprāk daspiest. Un tagad šitā truba, kas tur aucas iekšā, skrūvējas klāt. Tā kā nekas sarežģīts. Tas nav aizmirsts. Aucas iekšā. Skrūvējas ciet. Beigās pēc, es domāju, ka šeit nevajag. Tur gumija. Baigi lielu cietiņu nevajag. Gumija tāpat. Nedos viņam neko. Skrietnās. Nu, tur vienosim pat klāt. Tā, nu lūk, viss saslēgts. Tā, šitais vadiņš pieslēgts. Šit ir tāds kā ūdens skaitītājs viņam. Tur var ieprogrammēt pēc tam, cik es sapratu, pēc kādiem kubikmetriem viņiem taisīt reģenerāciju. Tā, un šitai jāpieslēdz vēl šlanks reģenerācijai, kad viņš lies nost ūdeni. Ir viena problēma man ar to, jo ūdeni viņam vajag kaut kur tā gāzt ārā, kad viņš taisīs reģenerāciju. Šitajā telpā man kanalizācijas nav. Doma tāda, pievienot šlangu pa šito trubu. Šitā te, laist uz turien, sataisīt caurumu un laist uz kanalizāciju, tur, kur viņa ir. Savādāk es citas iespējas neredzu. Jo gāzt ārā kaut kur te šite, nu, nezinu, redzēsim, kā tā. Tā, nu, mēģināsim tad pirmo ieslēgšanu taisīt. Tūlīt barošanas bloku pieslēgšu. Tā, nu ko, pievienoju šlangu, izmetu pagaidām ārā. Es nezinu, ko viņš darīs, kad pirmā ieslēgšanās viņam būs. Un vēl, kas te es vēl sāli nesabēru. Tur jāskatās ūdens līmenis kaut kāds. Nu, bet to mēs visu izdarīsim. Tagad mēģināsim tā ieslēgt. Tā, reku mums savienojums. Jā. Tā, kaut kas ieslēdzās mums te. Kas man pīkstējās. Tā. Kādi vārsti sāka strādāt. Tā, mēs viņam varam padot ūdeni. Tā, nu lūk, tā sistēma mums ir ieslēgusies, un kā vispār šito sistēmu tagad mums vajadzētu uzstatīt. Protams, ka tur rūpnīcas iestatījumi kaut kādi ir jau ielikti, bet pēc rūpnīcas iestatījumiem tas jānoregulē pašam pēc saviem parametriem, kā to, piemēram, nepieciešams. Tā, tagad ierīce mums ir nobloķēta. To var redzēt pēc punktiņa, kas spīd pašās beigās. Tas nozīmē, ka spaidot tagad jebkuras pogas, nekas mums nenotiek. Nekāda regulēšana neko nevar izdarīt. Tā, displejs, kurš ir nobloķēšanas stadijā, viņš mirgo un tagad rāda mums laiku. Faktiskais laiks mums tagad rāda. Šitā mums rāda skalošanu, filtra skalošanu. Cikos viņa būs. Dotajā brīdī viņš rāda, ka viņa notiks 2 naktī. Tā, nākošais parametriņš. Tā tur paliks. Tā, tas ir kubikmetri ūdens. Tātad 9 kubikmetri un 510 litri līdz filtra skalošanai. Tas mūsu gadījumā būs par daudz. Mēs tūlīt viņu pamainīsim. Tā, un šit ir faktiskais patēriņš. Ja tagad būtu kaut kāds atvērts ūdens krāns, šit rādītu, cik patēriņš iet ūdens. Tā, nu tad iesim mēs uz atbloķēšanu, lai atbloķēt pašu šito iekārtiņu. Mums jānospiež uz augšu
uz apakšu un uz augšu podziņa, abas divas reizē nospiestas. Tā, mēs nospiežam. Tā, piepīkstiens, mums ir sistēma atbloķējusies. Kā redzat, punktiņa vairāk tur tamā vietā nav. Tā, tad mēs ejam uz menu podziņu un spiežam tā. Parādījās mums laiks. Ja mēs daspiežam vēlreiz šito podziņu, mēs varam mainīt laiku, ja? Pamainīt stundas uz apakšu vai uz augšu podziņām. Sanāk šitā. Tad vēlreiz daspiežot, varam pamainīt minūtes. Ja, faktisko laiku mums ir jāseko līdzi faktiskajam laikam. Tā daspiežam vēlreiz, un mēs izējam tā. Ļoti svarīgi sekot faktiskajam laikam, lai reģenerācija jums nenotiktu kaut kādā gaišā dienas laikā, tad, kad jums ūdens ir vajadzīgs. Tāpēc uzlikts viņš ir uz tā, lai pāriet uz nākošo regulēšanu. Mēs daspiežam podziņu uz leju, un tas ir tas laiks. Tas ir tas laiks, kurā laikā viņš taisīs mums to skalošanu filtra. Tāpēc ļoti svarīgi skatīties, lai pulkstens būtu pareizi, lai jums dienas laikā nenotiktu skalošanu, un jūs tur, jo, kad notiek skalošana, viņš aiztaisa to vārstu, lai tas ūdens, kas netīrēsies no filtra ārā, lai netiktu ieskalot sistēmā. Tāpēc ļoti būtiski, lai tas notiktu naktī, tad, kad tas ūdens neizmantojas. Tā, to mēs atstājam tādu pašu. Tas mums, principā, 2 naktī mūs apmierina. Ejam uz leju. A01. A01. A01, tas nozīmē, ka atliktā skalošana. Ja, piemēram, kubikmetru daudzums iziet jau dienas laikā, ja, piemēram, jums tur sadomāt 5 kubikmetri jūs ūdens, 5 kubikmetru ūdens tika izlietoti, un viņam kā bija jāsāk jāskalo tas filtrs, lai viņš to nedarītu uzreiz tamā pašā dienā, viņš dagaidīsies līdz tiem 2 naktī, un tad sāks viņu skalot. Bet ja mēs pamainīsim viņu, piemēram, uz laiku, uzliksim uz 2, tad viņš skalos viņu uzreiz. Tā kā mēs atstājam uz 1 un daspiežam menu un ejam uz nākošo parametru. Tā. Tas parametrs pēc kāda laika mums likt filtra skalošanu. Dotajā brīdī mums uzlikti 10 kubikmetri, bet es domāju, ka mūsu gadījumā būs par daudz, un es laikam uzlikšu uz 5. Uzlikšu uz 5 kubikmetriem. Minūtes atstāšu tās pašas. Tā, lai ir 5. Tā, un ejam uz tālāko konfigurāciju. Tā, otrais variantiņš. Reversā skalošana uzlikta 10 minūtes. Principā ar to būtu pietiekoši, ne vairāk, ne mazāk nevajag. Tā, ejam tālāk. Trešais parametrs. 60 minūtes. Tā ir skalošana ar sāli. Principā arī neko nevajag mainīt. Principā pietiek, tur var mainīt laiku, vai tur 60 minūtes, tur 90 minūtes, kā jāskatās pēc saviem parametriem. Principā. Tā, tas mums arī apmierina. 4. parametrs, 4. taisnā skalošana. Ieliktas 10 minūtes. Principā arī pietiekoši. Un neko šeit nemainīsim. Tā. 5. parametrs, sāls bākas iepildīšana, ieliktas 5 minūtes. 5 minūtes man liekas, ka būs par daudz. Uzliksim 2 minūtes, pilnīgi pietiekoši. Tad daspiežam menu un podziņu uz augšu uz leju. Uzliekam vajadzīgo laiku. Tā, 2 minūtes un nospiežam enter, nofiksējusies. Tā, ejam vēl tālāk. Ejam H30. Tas ir tādā gadījumā sistēma, kad, piemēram, ja ūdens ilgi nelietojas, jūs kaut kur esat aizbraukuši vai vispār ūdens stāv, lai viņš, kā saka, nestāvētos un neskāptu tamā visā kolonnā, viņš pats reiz, ja netiks izmantots ūdens 30 dienas, tad 30 reizes 30 dienās viņš darīs to skalošanu. Nu, tas tur tā. Nedomāju, ka tas kaut kam būtu vajadzīgs. Tā, ejam vēl uz leju.
Tā, B01, šitais parametriņš, cik es saprotu, ir, ja jums ir paralēli saslēgtas vēl divas kolonnas, ja ne tikai viena kolonna, divas kolonnas, tad tur kaut kāda signāla sūtīšana iet vēl uz vēl vienu kolonnu. Dotajā brīdī kolonna ir viena un nozīmē viena. Varbūt es kļūdos, bet tiešām nezinu, šito parametriņu aiztikt nevajag. Tā viņš un paliek. Tā, ejam tālāk. Tā, mēs atgriezāmies uz laiku atpakaļ. Mēs izgājām uzstādīšanas riņķīti. Sanāk tā, ka mēs esam uzstādījuši un ierīces konfigurēšana, uzstādīšana pēc jūsu vajadzībām ir pabeigta. Tā kā kaut kā tā. Man vienīgā problēma, kas man palika, tas ir sataisīt to drenāžu, kuru viņš laidīs to ūdeni projām. Tā kā šitajā telpā kanalizācijas nav, tāpēc tā nevisai. Un tā kā principā ar šito un viss. Sarežģīta nekā nav. Entos tūkstošus maksāt arī nevajag, visu var sataisīt pats, ja rokas aug no pareizās vietas. Tā kā, ja kaut kas tur teiks, ka kaut ko te es nepareizi izdarījis, varbūt esmu nepareizi, bet ko te nepareizi var izdarīt, es nezinu. Ar analīzēm kaut ko. Šita gatavais variants, jā, un viņam ir noteikts analīzēs, kādu viņš daudzumu var tur atfiltrēt, kādu viņš nevar atfiltrēt. Manas analīzes, ne manas ūdens analīzes iekļaujas šitā filtra parametros, tā kā visam vajadzētu būt ok. Paldies, kas noskatījās līdz galam. Tāds video, kā granuliņas te skan man. Ja patika, ielaikojiet, nākošreiz vēl kaut ko. Tā uz mana kanāla nav nekādu tādas konkrētas tēmas. Kaut ko no darba kūdras purvā strādājot, es filmēju, pēc tam ir kvadriņš, kaut ko no kvadriņā, pēc tam ir māja lauku viensēta, kurā es dzīvoju, kaut kādi šeit darbiņi. Tā kā tā. Kas noskatījās līdz galam, paldies par uzmanību. Tīkšķīti augšā, zvaniņš, paldies, čau!